Nu, ko rubrika, kas lācītim vēderā. Tas ir lukturs no gada vecs Volkswagen. Nezinu, kas pa modeli īsti. Bet viņam bija saplāst šitā daļa. Jā, es nolauzu viņu nost, bet skaidrs, ka to sarkano daļu nav iespējams dzīvu dabūt, tā kā, lai viņu atlikt pēc tam kādreiz atpakaļ no mazums. Tur lūst tādiem gabaliņiem te nost no tās vietas, ko pielīmēts. Tur arī sildīšana neko nepalīdz. Bet tad tur iekšā ir kosmos kuģis, jā. Ir plate, kārtīga procesors, man liekas, pat tur kaut kāds ir, ja tā ieskatās. Tas viss, diemžēl, izskatās, ka nav pārklāts laku. Cik es tā papētīju, jā, ka tas viss ir atvērts, tā teikt, atmosfērai. Šāda te plate, vairāk te moduļi. Nu jā, es domāju, ka šitāds lukturs droši vien maksā diezgan krietnu summiņu. Latvijas realitāte, es domāju, ka varētu būt problēmas ar to, kā agrāk vai vēl kaut kāds caur to ventilāciju tiek mitrums iekšā, un kad sāk kaut kādas diodas pūt un kaut kas tāds. Līdzīgi kā notiek ar šīm te bremžu lampām. Bet, šeit pat ir 2 lukturi, no kuriem varētu salikt vienu, manuprāt, tas nav tehniski izdarāms, jo šeit jau šobrīd jau, ja viņi dabūtu tik tālu, protams, nav problēma ar šitos te katru to plati atsevišķi ņemt nost un visus skrūvītēm, bet problēma tā, ka netiek jau tajā lukturu iekšā. Jo, principā, priekšdaļu nav iespējams noņemt. Aizmugurē reāli var zāģēt kaut ko nost, pie kā nestiprinās, tā kā pie virsbūšas šitās ausis, jā, kaut kādu vidusdaļu izzāģēt, bet tas jau neko praktiski nedod. Ja, piemēram, šī apakšējā plati pa visu lukturu šo te apakšu, visā laukumā, lai tu viņu izņemt ārā, es nezinu, tur kaut kā baigās ķirurģijas jātaisa. Protams, jautājums, cik tas viss labi kalpo, un vai tā, kad tas nekalpos, vai tajā brīdī ķīnieši būs pamodušies, kaut ko sāks ražot, jo, es domāju, ka oriģinālā izpildījumā viņš varētu diezgan kosmiski maksāt. Bet, smuki jau ir tikai, protams, tā mašīna paliek vecāka, un tad visi tie elementi, viņi jau maksā tikpat cik jaunai mašīnai, tas oriģinālais lukturs, un tad ir tā, ir kā ir. Tāpat kā tiem veciem Volķiem šobrīd priekšējā lukturi joprojām maksā 300 eiro un vairāk. Tā kā, tā